kolēģis, pavisam īsi. Es atbalstu šos grozījumus militārajam transportam, jo tas ir par valsts drošību. Tas ātrums, kādā mēs izgājām cauri un izskatījām komisiju un arī šodien šeit sēdē, apsveicam, bet valsts drošība ir arī mūsu bērni. Mūsu bērni, mūsu drošība. Un goda ģimenes statusa pārlikšana uz jaunāko bērnu ir arī sagaidāms, kur satiksmes ministrija šobrīd bloķē. Šeit mēs satiksmes ministrijas jautājumu izskatām ļoti lielā ātrumā, bet tur gadu cilvēktiesību komisijā 90 000 eiro fiskālu ieteikumu par to, ka pārceļam uz jaunāko bērnu ģimenes statusu nevar. Es šodien gribēju no sirds apsveikt man labāko draugu ģimeni Andu un Lieni, kuriem šodien piedzima meitiņa. Viņi kļuva par goda ģimenes statusa ieguvējumu, bet viņi būs tikai spējīgi izmantot šos pāris gadus, jo vecākais dēls kļūs jau pilngadīgs. Kā rezultātā mēs it kā godinam, bet negodinam. Un tāpēc es gribēju teikt, ka katrs bērns ir īpaši svarīgs mums Latvijā. Katrs ir zelta vērts, bet tās ģimenes, kas ir daudzbērnu ģimenes, ir īpaši godināmas. Tāpēc es gribētu teikt, kolēģi, 30 miljonus Air Balticam mēs piešķiram no satiksmes ministrijas ātri un viegli, bet 90 000, lai godinātu mūsu ģimenes, tas mums sagādā gadu ilgas mocības izvērtēt. Lūdzu, arī izvēlamies prioritātes šādā kontekstā. Paldies! Paldies!